Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podcasts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Ģirt! Kādas tev ir attiecības ar ūdeni un ūdens elementu? Čau, Kat. Pēc horoskopa un pēc visām tām astroloģiskajām zīmēm es esmu lauva, un visu mūžu man ir dominējis vai bijis tas uzskats par to, ka es tāds uguns cilvēks esmu. Un arī bērnībā un jaunībā tur mēģināju mācīt peldēt un tā es līdz galam, līdz tādam pieaugušam vecumam diezgan rezervēti izturējos pret peldēšanu. Nav tā, ka man bija tur pumpas metās no ūdens un tā, bet visu laiku bija tāds beigies respekts un es varētu teikt, ka nemācēju peldēt, vairāk tā plunčāties vai peldēties, zinot, cik dziļš ir apakšā. Jā. Un tas ūdens elements vienmēr tādu tā nebijību, tādu respektu izraisīja. Un tas bija jau līdz tur kaut kādiem pēc skolas vecumiem. Pēc tam ūdeni es izmantoju vairāk tādai tā kā bēgšanai. Manā sajūtā, izpratnē, jo man patika ļoti ilgi, tur karstā dušā, karstā un tādā siltā ūdenī un ilgi sēdēt abnormāli karstās vannās. Un tādā veidā, pēc manas izpratnes, tā bija tāda tā kā, bēgšana, jā, tad samīļošana, ka mani kāds samīļotas ūdens un tāda tā kā... Nomierināšanās, jā, bet tādā pašā laikā tas man tā dzīvē nepalīdzēja. Kaut kādu tādu kā izlēmību vai tur drošumu, radošumu. Viņš vairāk tā kā atslābināja. Un es uz to brīdi, kad es karsto ūdeni saskāros, tā ir kā aizbēgu no tām problēmām vai no tās situācijas vai no sava emocionālā stāvokļa. Jā. Lūk, un tas viss turpinājās līdz principā nesen. Un atkal līdz tam principā nesen ūdens man bija tāds tā kā vairāk respekts pret viņu, bijāšana, bijība. Es viņu neasociēju kā savu draugu vai savu palīgu vai savu partneri, dzīves partneri. Vai, saprotu, ko es ar to domāju. Kurš var atbalstīt. Jā, vai kā instrumentu, kurš var man palīdzēt. Kaut kādus gadu, pusotru atpakaļ, tad, kad tu arī sāki to savu ūdens stāstu un ūdens ceļu un peldēšanu. Jā, mums diezgan līdzīgā laikā. Un it īpaši pēdējā laikā bieži dzirdot tekstu par to, ka man tas ūdens ir vajadzīgs un es nevaru, un viņš mani velk iekšā. Un tas, es vēl vairāk aizdomājos. Un tad lēnām saistībā ar elpas praksēm, kad pēc elpošanas sesijas, lai neiekapsulētu visu to, kas ir izsvīsts un visu, kas ir nācis laukā no tevis tās elpošanas prakses laikā, nedrīkst siltā ūdenī iet ir uzreiz pēc šīs prakses jānoskalojās pilnīgi ledainā augstā ūdenī, tādā veidā noskalojot visus tos atkritumus un mēslus, kas ir iznākuši no tevis, vai tās sliktās pieredzes, kas iznākušas no tevis elpošanas laikā. Un tādā brīdī es iepazinu to augstā ūdens un ūdens kā elementa burvību. Un tagad kaut kādas
kaut kādus vairākus mēnešus atpakaļ es ar sevi noslēdzu vienošanos, ka katru rītu, tāda bija tā vienošanās, ka katru rītu tagad es pamostos uzreiz, es ieeju augstā dušā, pilnīgi augstā. Sākumā, protams, nebija uz pašu skaļāko uzgriezts tas augstā ūdens krāns, bet palēnām esmu sācis praktizēt to no rīta pilnīgi augstu dušu vai augstu peldi. Un esmu un sāku novērot, kad ir tā atšķirība manai dienai, manai sajūtai. Protams, ka nevienmēr viss ir perfekti un tā tālāk, bet es sajūtu, ka tas augstais ūdens, tā augstā duša man palīdz būt stabilākam, jā. Vai emocionālai stabilitātei? Visam kam. Viņš man palīdz būt drošākam, drosmīgākam, vīrišķīgākam, radošākam. Viņš aizdzen no mana prāta visas tās liekās darbības, vismaz uz kādu laiku, kuras man traucē, tur prokrastinācija vai jā, šis te fokusu trūkums, arī uztraukums. Un to es esmu ievērojis, ka tas palīdz. Jā. Un ļoti patīk arī, nevienmēr sanāk, ka pēc darba dienas vai pēc kaut kāda satraukuma vai tādu tā kā, ikdienišķu uzbudinājumu, kas ir saistīts ar kaut kādu situāciju vai domām. Tad visātrākās zāles ir ieskriet tenī augstajā dušā. Un tad tā āda forši svilst un ir tāda ļoti forša sajūta. Protams, ka tas nav vienīgais, kas jādara, un tas darbojās man. Bet es ticu, ka tur ir kaut kas, tur kaut kam ir jābūt, kā tādā dziesmiņā dzied puiši. Bet tā. Kaut kā arī ir atnākusi tā augstā pelde avotā un mums kopā. Kā mēs varētu noraksturot to atšķirību starp augsta dušu un tad dabas ūdeņs augstums. Jā, dabīgajā ūdenī. Es nekad neesmu mēģinājis roņot vai tur visās tanīs. Mēs netaisam rekordu. Galīgi nē. Bet noteikti dabas ūdeņa pieredze manī viņa izraisa tādu pirmatnību. Man ļoti uzreiz ir kāre bez nekā iet ūdenī un būt pilnīgi brīvam. Jā. Tā ir viena tāda liela forša tēma. Tas augstais ūdens tik un tā manā uzturē vai dabisks vai tekošs no dušas krāna. Viņš ir vienādi vērtīgs. Es tagad aizdomājos, varbūt tajā ārā dabīgajā ūdenī ir tas kaut kāds papildus dzīvīguma elements un tas, ka viņš tur ir dabā jau klātesošs. Tas skaidrs. Jo šodien no rīta bija ļoti labs piemērs, kā mans prāts spēlējās pret mani. Kad ir divas iespējas, vai tev iet baseinā, kas ir iekštelpās, arī viss tur forši, viss nodrošināts, viss ērti, vai arī otra iespēja ir turpat blakus aiziet uz pludmali un kas tagad ir septembris, septembra otra puse. Jā. Ziemeļu valstis. Arī no rīta ir plus 10 grādi, vai arī aiziet uz pludmalīt. Un ārā. Un mana pirmā doma, ja man ir šādas divas iespējas, es negribu iet uz to baseinu, es labāk aizēju uz to pludmali. Un tā bija interesanta, tāda un man atkal, es zinu, ka tas efekts būs daudz jaudīgāks tieši tam ārā ūdenim,
Bet tā sajūta, ka tu esi iekšā un brīvdienas, un tas prāts tā kārtīgi paspēlēs man. Un forši, kad tu man piedāvāji variants, tā kā neuzspied, bet kopā vienojāmies iet ārā. Un tā sajūta ieiet, ārā, ūdenī, ezerā, septembrī. Nu, fantastiski. Un pēc tam šī diena arī liekas uzreiz pilnīgi citās krāsās. Tā mēs būtu aizgājuši basēnā, arī būtu forši, bet tā ir cita enerģija. Jā. Abas labas. Abas labas un vajadzīgas, bet... Protams, ja ir iespēja, tad tas jau jāsajūt katram pašam. Un to jau tad, ja ir tāda iespēja, tad viņa jāizmanto, tad viņa te ir nolikta. Nu, jā, un tu minēji, ka tev arī ir tā sajūta, ka tev ir pamostas radošums un tā plūsma ikdienā, un liekas, ka vieglāk, nosprost mērķus vai virzīties priekš. Un es tieši ierunāju ziņu savās pārdomās par čakrām, un tur ūdens elements skaidrojums ir radošums, plūsma. Un arī par seksualitāti, par vīrišķību, sievišķību. Un es domāju, ka tas ir tās pamat čakras, kad tevī atgriež atpakaļ to primāro enerģiju, kura mūs vada. Noteikti tā iešana dabas ūdenī, viņa to pirmatnīgumu sakairina, kas tādā labā nozīmē sakairina. Bet tajā pašā laikā vakar basēnā mēs pēc tāla ceļa iegājām, arī es jau vienkārši baudu to ūdeni, ka viņš attīra un tāda super jaudīga enerģija, ka tevi apņem ūdens. Kas man pašam atklājums savā pusmūžā ir tā vajadzība pēc ūdeņa. Nu, kad ir tik daudz visādi tie ikdienas uzslāņojumi un tie stresi vai tādi tā kā uztraukumi un varbūt pat neapzināti tādi, kā viņi, kā tādi smagi iepirkuma maisiņi uzsēžās uz kakla un tad gribās sev pažēlot, atgulties gultā vai mīkstā mēbelē un paskrolēt. Šorīt varbūt bija mazliet tajā enerģijā. Nē, šorīt nebija. Nē, es neskrolēju, bet arī gribējās sev pažēlot, jo tā kā brīvdiena kādiem. Man nē, tas tev. Bet tas, arvien vairāk, arvien regulārāk tu nodarbojies ar tām dažādām praksēm, bet tīpaši saņem sevi rokās un ieskrien, cik pusminūtes dušiņā augstajā. Tu iznākot ārā, jau tev ir daudz savādāka sajūta par to sevi žēlošanu, ka tev tā enerģija tā kā pienākusi klāt. Vismaz es šobrīd tā jūtu, ka man tā ir. Bet es atceros arī tev vienu, un man arī tajā skaitā mistiska pieredze, bet tas bija pirts rituāls kopā ar ūdeni. Vai tu vari padalīties? Kāda tur ir sajūta? Pirts ir bišķiņ vēl savādāks, manuprāt, ūdens pieredzes process. Vai arī es teiktu tās temperatūras maiņa, kad ir karsts augsts. Jā, tas ir vēl vesels stāsts. Un pirts atkal, man no bērnības, mēs tur katru sestdienu gājām pie vecā tēva pirtī. Un tā jau tāda tīrības un tādas ādas elpošanas un viegluma sajūta. Un arī, bet arī, ja es no bērnības atceros, tad
Nu, man tā kontrasta štelle galīgi nestrādāja. Ja es augstu ūdeni tā, nu, nevarēju pa lielam ciest. Jā. Man, nu, viss bija to silto ūdeni un to siltumu un uguni un karstumu. Bet šitais pēdējā laikā tieši tā nu, kontrastējošā sajūta un tā augstā ūdens klātbūtne, tā mani izraisa to efektu. Jā. Vai es atceros arī, kad... Bet man liekas, tad, kad tu vismazāk gaidi un esi tāds atvērts, tad jā, tā floatingošana vai... Un tas ir vēl cits tāds, bet kad pirtī tev sakarsē un tad tev ir tāds super atbrīvots stāvoklis un tad tev ir jāļaujas tam ūdenim. Es nezinu, vai tev darīja to floating versiju, ka tev tur virs ūdens, vai arī tev bija jāgremst apakšā. Tā bija konkrēti man par to bezsvara stāvokli zem ūdens. Tas bija pirts rituāla sadaļa, kur nodarbojās pirtnieks ar mani. Es gāju to pašu pēršanas procedūru un izejot vienu raundu, pēršanas raundu, pirtnieks izved ārā, ieved ūdens tilpnē un jānoguļās peldošā stāvoklī. Pirtnieks zem kakla tur roku vai starp lāpstiņām. Un viss ķermenis pulsē no tā karstuma, augstuma kontrasta. Un pilnīgi dabiskos apstākļos tu tādā tā kā bezsvara stāvoklī estenī ūdenī. Tas atkal ir vēl savādāks nu, tas bezsvara un brīvības sajūtas. Viens ir jau tas ūdens, bet kad tu esi vēl pilnībā pakļauts. Un tad bija vēl interesantāk, iegāja apakaļ uz nākamo to karsēšanās un pēršanas un procedūras etapu. Jo pirts kūrē viņi ir kaut kādi tur 4-5 tie etapi. Karsts pauzīte, karsts augsts un tā tālāk. Un vienā no pēdējiem bija tā, ka pirtnieks saka, nu tagad ievelc dziļi elpu, un tagad jau no pēršanās tāda bišķiņa nemaņa, un nogremdējies lejā zem ūdens. Mēs tā bijām iegājuši tā līdz zodam ūdenī, un viņš saka, ievelc dziļi elpu un nogremdējies un apņem rokas ap ceļiem. Pludiņā. Un es iegremdējos. Un tādā brīdī principā notika klikšķis. Un es sapratu, ka es esmu atpakaļ mammas vēderā. Un es esmu tur. Un viss ir labi. Un negribēju nākt ārā no turienes. Protams, kosmosam citi plāni priekš manis ir, un es iznācu ārā no ūdens, atstutējos ar elkoņiem pie laipiņas un vienkārši sāku laist vaļā tādus smieklus, un nevaru viņus apturēt. Un tā es skaļā balsī nakts melnumā uz tās laipiņas atbalstījies, vienkārši smējos kaut kādas minūtes 10 aptuveni. Un tad pilnīgā pārgurumā gājām apakaļ pirtī, vēl bišķiņ sasildīties, un ar to tā pirts pieredze beidzās, bet tieši tā, kaut kas tur notika tanī pieredzē. Tur no kaut kā es atbrīvojos, no kaut ko es sapratu. Process tur notika. Un vēl aizvien viņš man ir manī, tas process, un tuvs. Un tā bija ārkārtīgi tāda kosmiska pieredze. Jā. Bet tas nozīmē, ka... Jā.
Es domāju, ka tas ir saistīts ar to dzimšanas un mūsu pašu pirmatnējību. Ka mēs nākam no ūdens. Protams. Jā, mēs tur jutāmies ļoti labi 9 mēnešus, kad palikam maz vietas. Bet es tieši domāju, ka tu arī runāji par to bijību un tādu nedrošību vai bailēm. Kad, kad tas kaut kā ir veidojies un veidojas tad, kad mēs kļūstam vecāki. Un tas, ka tev pēkšņi tādā pieaugušā vecumā sāk vilkt uz ūdeni un tu vispār sāc viņu izprast citādāk, tas man liekas ļoti skaisti. Un arī cik daudz dažādas metodas, kā izbaudīt ūdeni ir. Kā nu kuram? Nē, nu kā nu kuram, es par mums runāju. Jā, es domāju, ka ne visiem tas tā ir. Tas ir tas, ko mēs varētu varbūt novēlēt klausītājiem. Vienkārši iziet nedaudz no tās komforta zonas un atrast savu veidu, kā sadraudzēties ar ūdeni. Bet, tas limits katram jau ir savs. Es domāju, ka ja es nebūtu noslēdzis ar sevi vienošanos, un es esmu diezgan spītīgs puisis, un es tās vienošanās ar sevi pildu, un tas mani noturēja tajās, lai es varētu arvien dziļāk un vērīgāk iepazīt to ūdeni. Bet tev viņš arī atnāca caur dažādām praksēm. Nebija tikai tā, ka tu gāji dušā, tev atnāca ar elpu, ar pirti, tad pašam. Un man arī, man atnāca pēc meditācijas, man atnāca pēc klusuma ar sevi, man atnāca pēc elpas nakts, Jā. Man atnāca pēc basu kāju pastaigas pa mežu, un es iegāju dīķī, kurā es nekad mūžā nebūtu iegājis, kur ir spilgtas zaļas vārdas un ūdens zāles. Un es novēroju, ka tev jau ir līdzīgi. Man tādu pirmo drošību un, kā lai saka, pirmo grūdienu tādā praktiskā atkal satikšanās ar ūdeni bija pēc nāves meditācijas, kad tur virkni ar cilvēkiem nostājas ūdens tilpnes krastā un ar aktīvas elpošanas, ar aktīvu elpošanu lēnām iet iekšā dziļumā, tanī ūdenī, līdz beigās viņi iegrimst un tad nāk ārā un procesējās. Un šī nāves meditācija bija manu baiļu pārvarēšanas procedūra attiecībā pret ūdeni. Jo varbūt atceries, varbūt nē, bet pirms šīs nāves meditācijas es visu laiku nezinu. Es atceros tikai to, ka mēs varējām, piebraukt pie jūras vai pie ezera, un lai kāda būtu laika apstākļi, es atceros, ka man ir tā sajūta, un tev vēl nebija. Un tad es atceros pēc nakts elpas, tu jau biji bijis uz to pirmo nāves meditācijas elpu. Un pēkšņi pienāk agrs rīts, un tu man saki, ejam peldēt tajā dīķī. Jā, bet vēl viens stāsts par to nāves meditāciju un ūdeni. Tev neilgu laiku apakaļ uz to Alpas retrītā, tā kā biju, es jau biju kaut kādu brīdi jau biju aktīvu elpu lietojis kā savu procesu. Jā. Un tas bija tāds brīdis, kad es jūtos iesprūdis atkal, vai biju nonācis atkal kaut kādā iesprūduma epizodē ar savu darbā ar sevi. Un tā aktīvās elpas tradicionālās metodas, viņas darbojās, bet ne tik labi, kā varbūt es biju iedomājies vai kaut kas tam līdzīgs. Es biju tādā savā mindsetā. Un viens no tā retrīta, viena no pirmajām retrīta darbībām bija arī atkal šī atkārtot man otrā pieredze ar nāves elpas meditāciju, kad atkal jāiet ūdens tilpnē
Un viņa man tik labi atkal atgrieza tanī darbā ar sevi un palīdzēja. Kā elpa un ūdens. Tā elpa un ūdens, jā, šī gadījumā kombinācija, ka pēc tam visu retrītu laiku es nevarēju, visu laiku es biju brīvs iet atkal iekšā ūdenī un piedzīvot. Un tad es arī tā retrīta laikā to vienošanos ar sevi noslēdzu par to augsto dušu. Jā. Un ever since, kopš tā laika, viņi dzīvoja laimīgi. Skaisti. Tas nozīmē, ka ūdens varbūt arī kā kombinācija ar kādu citu elementu, vai ja tas palīdz sadraudzēties. Es domāju, ka dari visu, kas tev ir jādara, lai tu savu ikdienas sajūtu uzlabotu. Un galvenais jau droši vien darbs pie sevis. Kas no Indijas pieredzēm man palicis ir skaisti prātā, ka es visu laiku braucot uz Indiju baidījos, ka es tapšu apgaismots un es vairs sevi nepazīšu. Bet tur uz vietas esotajos atsangos un retrītos ļoti skaisti izkristalizējās man doma par to, ka tā apgaismība un apzinātība, tas ir konstants darbs pie sevis visu mūžu garumā. Viņš nekad nebeigsies līdz beigām. Jā, un tie veidi, kas tevi aizrauj un kas tev darbojās un kas tev palīdz, tie ir tev pašam arī jāatrod. Jā, un ja mēs ņemam pēc čakrām, tad ūdens ir tikai viens no 7 elementiem. Lūk. Tā, kad... Keep on searching. Jā. Paldies! Paldies!